Yes. Sveicināti. Ivetas ir atkal studijā. Labrīt. Ceturtdiena ir klāt. Un kas jau ir mūsu sekotāji, zina, ka mēs esam iesākuši tādu nelielu maratonu, ievērot veselīgu dzīvesveidu. Personīgi es cīnos ar to, lai man nepieaug vairāk liekais svars klāt un pēc iespējas mēģināt samazināt to svaru. Un tad mans, teikt, lepojos ar personīgo konsultantu, kuru var patraucēt jebkurā diennakts laikā. Un šodien mūsu tēma ir, ka mēs turpinām ievēlot veselīgu dzīvesveidu, mūsu apņemšanos, un es došu vārdu Ivetai, un Iveta padalīsies par šīs dienas tēmu. Sveika vēlreiz, Iveta, tad vārds tev. Jā, sveiki visiem. Mani jau visu laiku ir interesējusi tāda tēma, kā noturēties formā, un jūs zinat, kad ar gadiem ejot, ir tendence mums kļūt apaļākiem un apaļākiem, bet man nepatīk tādi drastiski, kaut kas drastisks, kad tu nedrīksti neko ēst, un tev ir jāievēro tikai tur ļoti stingras diētas, jo mēs zinām, ka visas diētas ir, tu nomet svaru, bet pēc tam viņas nāk atpakaļ. Un tad es labāk izvēlos ēst veselīgi. Protams, tās nav viegli, un vienkārši ir jāizmaina dzīvesveids un jākļūst tiem par labajiem paradumiem. Un tad mēs kooperējāmies ar Ivetu, jo vienmēr bariņā ir jautrāk, un es arī visus aicinu pievienoties mūsu bariņam, un ļoti interesanti būtu domu apmaiņa, kā jums iet ar jūsu svaru. Man pašai bija tā, ka man tas svars lēkā augšā, lejā. Un ko es tagad ieviesu savā dzīvē jau pagājušo nedēļu, jo katru nedēļu es pielieku kaut ko vienu veselīgu, un Iveta arī tā dara, vai vienu vai vairākus, ko mēs atrodam, izmēģinam uz sevi, jo katram tas ir savs. Es pagājušo nedēļu sāku 3 reizes nedēļā skriet no rītiem, un tad, lai man būtu interesantāk, tad es uzstādu kaut kādu mērķi, lai nav tā tikai, tu ej un skrien, un tad es izvēlējos, kad es kādreiz sacensībās gribu noskriet 3 kilometrus, un tad izmēģināju, cik mans laiks ir, un tad vienreiz nedēļā es tā noskrienu uz 80%. Jā, mans rezultāts paliek labāks. un ir taču tā, ka jo jūs ātrāk skrienat, jo tās kalorijas tērējas vairāk. Bet, protams, kad nav jau jāskrien līdz spēku izsīkumam, kad vislabāk ir iesildies, tad ir tas izrāviens ātrāk, tad atkal lēnāk, tad ātrāk, jo ir arī otra laba ziņa, kad notiek sirds asinsvadu trenēšana un pulsa trenēšana. Tas ir ļoti labs, jo, ja jums kādreiz vajag skriet pēc pakaļ autobusam, pakaļ vilcienam, tad zinat, kad jums neuznāks tur sirdslēkme, jūs varēsiet to izdarīt. Lūk, un tad šonedēļ ir arī, es ieviesu savā dzīvē vēl vienu paradumu, kad man bija veselības problēmas un bija ieteicams ēst visa veida kāpostus, it sevišķi briseles. Kur man tā palika tie briseles kāpostiņi? Briseles kāpostiņi, kur.
Nu, man viņi negaršoja, un citi saka, kad viņi ir garšīgi, reku tādi maziņi, Bruseles sprouts, maziņi tādi. Kad, citi saka, tur ieliek mikroviļņu krāsnī uz 30 sekundēm, bet es neatzīstu mikroviļņu krāsnis, un tad es mēģināju gan šā, gan tā, un tad es atradu veidu, ka man viņš patīk vai pie sautējumiem, vai pie maltās gaļas mērcītes. Es viņu sagriežu 4 daļās, un pašās beigās, īsi pirms gatavības, viņus iemetu, un man patīk tāds kraukšķīgi. Tas ir mans jaunais ieradums. Par maniem rezultātiem, jā, man vairs viņi nelēkā tur tik ļoti strauji kilograma robežās augšā lejā. Man ir palicis tikai, kad man lēkā, tur 300-400 grami. Tas jau ir. Es domāju, ka tas ir mans sasniegums, kad jā. Un ko es esmu secinājusi? Protams, secināt ir viens, zināt ir viens, bet darīts ir cits, kad kāpēc man viņš lēkā, kad man vakariņas ir diezgan vēlu, jā, 8, un man nav tas labais ieradums, kad es pēdu vakariņas, un kad man gribas kaut ko saldu. Un tad paņem mazu vafelīti, un tad gribas vēl vienu vafelīti, un vēl vienu vafelīti. Es patreiz sev atļauju tagad tādu mazu našķīti, atnesu viņu uz istabu, visu aiznesu pārējo projām. Tas ir vienkārši ieradums. Jā. Tādi ir mani rezultāti. Iveta tagad pastāstīs par saviem. Jā, pagājušā reizē mēs runājām par to, kādi ir tad, ko mēs tā kā izmeklējām tie vērtīgākie produkti, jā, un tur sadalījās pat 10 grupās, jā, un jā, līdz ar to es arī ieviesu sev izmaiņas, un būtībā tā, ka, teiksim, es jau sen kādu laiku atpakaļ centos nelietot ne margarīnus, ne sviestus, jā, man tīri labi pie dušas iet vienkārši rupmaize vai salckāpmaize ar jebko, vai tas ir kāds gaļas gabaliņš vai teiksim, siers, jā, bet, kā saka, ja kaut ko liek uz maizītes virsū, nav tas, kad viņš tā smuki pieguļ, teiksim, jā, es labprāt ēdu zaļumus, jā, uz pliku rupmaizīti uzskaisīsi, viņi birši tā kā nost, jā, un arī pēc Ivetas tā kā ieteikuma, jā, Iveta teica, ka vēl pastāstīs arī par tādu augli, kā auglis viņš skaitās, jā, avokādo. It kā jā. Jā. Un es zinu sen gadus atpakaļ. Tas bija, man liekas, jau kaut kādi 20 gadi vai pat 25, pat 25 gadi atpakaļ, kad Skrunas slimnīcā strādājot, mums bija tāda māsiņa, fantastiska māsiņa Silvija, un man liekas, Silvija Gunita, kuras ēda tos eksotiskos augļus, teiksim, jā, dārzeņus, ne augļu vairāk, bet tā bija paprika, es atceros, ka viņas tur kā trakas metās, tai paprikai, man no paprikas bija slikta dūša, es vienkārši gāju ārā, es nevarēju paēst pusdienas, šodien es ēdu papriku kā ābolu, pie jebkura, es vienkārši tāpat varu ēst zaļu, un man viņš vairāk garšo zaļš, bet, šo augli, avokādo, var teikt, ka es tiešām sāku pielietot pēc 25 gadiem. Pirmais, es uztaisīju salātus, tieši tos salātus, ko tu ieteici, jā, tur bija ola, jā, lociņš. Man, sakot, viņš viss tas viens auglis, ar visai es pieliku 3 olas, man liekas, un tos lociņus, man viņš bija pat reknu. Jā, man viņš bija pat rekni, teiksim, tad to avokādo noteikti mazāk lietot, teiksim, jā. Bet šobrīd, lūk, jūs redzat, es grebju ārā un izmantoju fantastiski sviesta margarīna vietā.
plānāku kārtiņu, biezāku plānti, teiksim, bet es nezinu, kāpēc, varbūt tas ir tiešām atkal zemapziņā galvā izstrādājies, kad es nejūtu ne tur nepatīkamas garšas neko, un vakar vienkārši es izjūtu, ka man prasās ķiploks, ja, un uzmērēju plānu kārtiņu avokādo, bišķiņu sālīti, uzliku ķiploku un fantastiski. Apēdu 2 maizes šķēles un es jums teikšu, gaļa aizvietot, pilnīgi tāda sāta sajūta. Ko es vēl pamēģināju? Man garšo kinza, ir tādas zaļas lapiņas tādas, jā, man viņas garšo. Un nevar viņas nopirkt īpaši, teiksim, mazos iepakojumos, viņi diezgan lieli ir. Un es pamēģināju avokādu ar kinzu. Tur pat ne sāli nevajag klāt, ja? Un tas ir tikai, mēģinājums atrast alternatīvu tam, lai atteiktos no, kas ir sviesta, margarīna. Jā, šis ir dabīgs auglis. Un tiešām tas ir to vērts. Pamēģiniet, nenožēlosiet. Es zinu, ka daudziem negaršo, bet man arī viņš negaršoja. Es varu teikt, pat ļoti negaršoja. Es, kad pagaršoju pirmajā reizē tos 25 gadus atpakaļ, es domāju, kā var kaut ko tik krievīgi ielikt mutē. Bet, lūk, tas ir tāds. Un, protams, es labu laiku atpakaļ jau sāku lietot, tas jau ir šajā gadā, jā, ir auglis brokolis, un man nepatīk viņu tvaicēt, nevārīt, tieši zaļā veidā. Es varu ēst tā kā ābols. Vakar to, teiksim, avokādo ķiploku maizīte un zaļā veidā klāt tur tomātiņš. Šis, jā, vēl kinza un pāēdot un pilnīgi tāda bada sajūta, teiksim, nav bada sajūta, tāda sātīga sajūta, ļoti labi. Ņemot vērā vēl par visu to, kā, teiksim, kādi tie rezultāti, man ir rezultāts, man svars klāt nenāk. Jā, pat krītās un ir tā dīvaini, man ir vēl viena svari jānoregulē, es mēģināju šodien to izdarīt, baterija beidzās, jānomaina baterija. Man ir parastie svari, kuri man rāda, ka man šobrīd no 85 ir 82, bet neskapēc vakar aizgāju pie draudzenes uzkāpu uz viņas svariem, vienalga ir 85. Bet, fakts tāds, klāt nekas nav nācis. Jā. Sakarā arī ar to, kad skrienu, vingroju, nevingroju vakar, nevingroju šodien, jo vakar aizejot uz darba, blustīga, visi kārtībā, pēkšņi manā mugurā mans 5. 6. skriemels, kur man ir tā kā diska trūce, kaut kādā mērā, es pat liekas kustības nedarīju neko, un tomēr tas nervs ir saspiests, un šīs 2 dienas es nevingroju, es cenšos staipīt to savu muguras nerviņu un pasmērēt ar smērēm, smērēju gan jodu. Ja jums varbūt kādam ir kāds padoms, ko tādā situācijās darīt, es labprāt būtu pateicīga, ko darīt, kad iemetās tāda krika. Jo, šajā situācijā reāli aizveriet pie ārsta, tas ir, man liekas, tad ir jānokrīt pie zemes, lai tev aizved uz slimnīcu. Bet, ticiet man, es negribu nekādas pārbaudas uz Covid, es negribu nekādus. Tāpēc es cīnīšos ar saviem spēkiem, ar savām smērēm, ar saviem produktiem un veselīgāks dzīvesveids, un es domāju, ka viss būs labi. Tā arī ir ar manī, bet es zinu, Iveta, ka tev šodien ir fantastiski ieteikumi, par ko mēs parunāsim, pastāstīt, par ko mēs šodien gribam parunāt. Jā, šodien vairāk parunāsim par karbohidrāts, kā aizmirsu to, kad pēkšņi ogļhidrātiem, jā. Jūs kā visi jau zin, kad mums viss ēdiens iedalās ogļhidrāti, tauki un olbaltumvielas, ja? Un ogļhidrāti parasti sastāda to lielāko daļu, ko mēs ēdam, un kuros ietilpst arī visi cukuri, milti, un kurus mēs esam atzinuši, ka tie ir tie sliktie, tie ir tie saliktie,
kas mums vairāk, ja mēs viņus ieēdam par daudz, ja mēs pietiekoši viņa kalorijas neiztērējam, mums nogulsnējas tauku veidā. Es pareizi sapratu, ja tu ieteiksi, kur ir mazāk kalorijas, ja? Jā, un tad es esmu sagatavojusi, kuri ir tie produkti, kuros ir vismazāk to ogļhidrātu. Tur būs tā, kad uz 100 gramiem, cik ir to kaloriju, kad mēs patērējam. Un mums viņi iedalās tā saliktajos ogļhidrātos un parastajos ogļhidrātos. Un, kā zināt, saliktie ir visi cukuri, makaroni, tāpēc iesaka ēst vairāk tos pilngraudu makaronus, visi tie milti. Un, ziniet, arī piens nemaz diezgan daudz tur to visu to kaloriju, jo pienā ir cukurs. Un iesaka ēst, piemēram, ja tev garšo kafija ar pienu, tad iesaka viņu aizstāt ar krējumu, starp citu. Saldo. Jā, arī kokos riekstu krējumu, jā, cik interesanti. Jā, un tas otrs auglis, kas ir ļoti atzīts mūsdienās, tas ir kokosrieksts. Kā tev, Iveta, ir ar kokosriekstu kādas attiecības? Teikšu godīgi tā, mazos daudzumos man garšo, teiksim, Rafaelo es dievinu, jā, jo man ļoti garšo rieksti. Un tas kokos tam Rafaelo tiešām dod tādu. Teiksim, ir cepumi ēsti, kur ir klāta skaidiņas, teiksim, jā, un es pat kādreiz, kad konditorijā strādāju, mēs pielietojām, teiksim tā, bet, ja man būtu jāizvēlās starp mandeli un kokos, tad es labāk paveiktu, ka man garšo mandeli, teiksim, jā. Jā, bet tas ir... Tad tas kokosrieksts nemaz pie tiem riekstu kategorijā nemaz neietilpst. Viņš ietilpst starp citu tur, kur ir tauki, tur, kur ir eļļas. Varētu būt, tāpēc varbūt viņš ir tāds, bet es nesmādēju. Jā, bet, teiksim, kā, ja ir vēl kaut kādas konfetes, ja, kur, teiksim, ir tās kokos skaidiņas, jā, tad, ja man ir izvēle, tad es atkal izvēlos tur, kur viņas nav, teiksim. Bet patiesībā mazos, es nesmādēju, nekādā ziņā nesmādēju, bet pienu vispār es nemaz kokosriekstu pienu neesmu mēģinājusi. Šeit tās bieziņu zupas vāra ar kokosriekstu pienu. Es, piemēram, lieku dzintara krēju to sieriņu klāt, jā, bet vispār es nākošais pamēģināšu pielikt to kokosriekstu pienu. Bet, man jau arī ir ģimene redzēs, ko viņi teiks. Es tā drusciņu. Jo, kas ir ar to kokosriekstu? Viņš skaitās pie eļļām, pie taukvielām, tāpat kā olīveļļa, un viņš skaitās tā labā taukviela. Un ko viņš rada organismam, tas ir sāta sajūtu. Tu jūties vairāk paēdis. Es, piemēram, tad, kad cepu, kaut ko cepu, oliņu cepu, vienalga kaut ko cepu, es pieleju olīveļu klāt un pielieku arī to kokosriekstu tos eļļiņu klāt, lai man nav jālieto tik daudz tā cita eļļa kāda, ja es tur lietoju. Un tad es vēl lietoju pie savas brokastu putras, es uzvāru putru, un tad, kad es esmu nogriezusi to gāzi, es tur pielieku klāt sēklas, rozīnes un kokosriekstu skaidiņas. Bet nevis tādas maziņas ir, bet man tādās plēksnītēs ir. Tā, kad es jau bišķiņa esmu sākusi lietot to superproduktu. Tā, un tad mēs bišķi novirzījāmies no temata, jā.
Un katram, protams, ir vajadzīgas tā dažādas kalorijas, kādas jūs lietojat, jo cits ir mazāks, cits ir lielāks, cits ir aktīvāks, cits nē. Bet, vienmēr visi cenšas samazināt to ogļhidrātu daudzumu. Un tad lūdzu, kad viņi iedalās tā kā 4 grupās. Pirmā grupa ir, kad 0 cukurs, 0 kaloriju. Tas būs ļoti interesanti. 0 cukurs. Jā, 0 kaloriju. Kad tu tos var lietot neierobežotā daudzumā. Un šajā grupā ietilpst ūdens. Jūs zinat, kad ir ļoti populāri dzert to ābolu etiķu ūdenī, it kā svara samazināšanai. Un es pati es vienreiz mēģināju, bet man nepatika mans kābums, bet citi to pielieto. Tad ir zāļu tējas, zaļā tēja, melnā tēja, kafija. Un zaļo tēju sāk mācīties dzert. Un stēvija. Bet stēvijai atkal ir tā, ka tas insulīns tur, tas insulīna līmenis, viņš jūt saldu un viņš sāk izdalīt insulīnu, un tā stēvija nav ļoti ieteicams, bet mazos daudzumos jau visu, ko var lietot. Tāda sanāk, Ivetiņa, šitā, tomēr ābolu etiķis arī ir, kuri 0,0, ja? Jā, nav viņā kaloriju. Es, piemēram, ābolu etiķi izmantoju salātos, kad taisu salātus, jā? Jā, tad salātos, jā. Šobrīd es izmantoju citronu ūdeni, ir tāds Anglijā nopērkams tāds, citrons, jā? Jā. Vienkārši neesmu bijusi uz tiem veikaliem, kur man acīs iekrīt ābolu etiķis, bet patiesībā es viņu aizstāju parasto etiķi un ābolu etiķi pie salātiem ļoti labs ir. Jā, esmu dzirdējusi, kad vasarā, piemēram, kad ir tas karstais laiks, un lai atsvaidzinātos, tad ūdenī sagriež gurķu šķēlītes, piparmētru, lapiņas, tās citronas šķēlītes, apelsīnu šķēlītes, un vēl pielej to etiķīti klāt. Tādu, es tagad atcerējos tādu. Lūdzu, tad otrā grupa ir 0 to ogļhidrātu, un ļoti maz kaloriju daudzums. 0 cukurs, tu gribētu teikt? Jā, 0 cukurs. 0 cukurs un nedaudz kalorijas, jā? Jā. Nedaudz kalorijas. Jā, un šeit ietilpst tas citronu ūdens, un šeit ietilpst tie, kad jūs tam ūdenim pieliekat klāt, sagriežat šķēlītes, bet neizspiežat gurķu šķēlītes, apelsīnu šķēlītes, tās pašas ogas. Aha. Jā. Un to citronu ūdeni pat var izspiest, jo uz vienā teikarotē citrona ir 0,4 grami kaloriju. Tas jau galīgi nekā nav. Ogas. Jā, kad mēs viņas iemetam iekšā, viņš dod garšu atsvaidzinošu. Varbūt, ka ziemā tas nav tik tā aktuāli, bet, ja ņemot vērā, kad mēs nevis respektējam, pareizāk sakot, bet atceramies, ka ūdens daudzums mūsu organismā ir neatkarīgi vai vasara vai ziema, vidēji 2 litri, teiksim, tad mainot vienu dienu tā, ir ļoti, ļoti, ļoti labs. Un daudzi jau nevar tikai to pliko ūdeni iedzert, tad šeit ir ļoti laba tā alternatīva. Un tad trešajā grupā mums ietilpst proteīni, kuros ir maz ogļhidrāti. Protams, tur ir olbaltumvielas, tur ir tauki, bet tas jau ir savādāk. Un mums
Un šajā grupā ietilpst gaļa, zīvis, vista. Nes kāpēc vistu izdala atsevišķi no gaļas? Olas un arī tavs mīļais avokādo tagad. Oho. Jā, šajā grupā pie proteīniem, jo tur ir avokādo ir 30% tauku. 30%. Jā, bet tie ir labie tauki, un, protams, tu to avokādo, es nezinu, vai kāds var apēst veselu salātos, varbūt. Es, piemēram, nevaru apēst veselu avokādo vienā reizē. Es uztaisīju, man viņi bija pat traka, tad man labāk garšo tā kā uz maizītēm uzsmērēt un... Jā. Aha. Un tagad 4. grupā, kurā ir masto ogļhidrātu, ietilpst olīveļa, tā extra virgin olīveļa, kokosriekstu eļļa. Ko es varbūt biju palaidusi garām, bet tagad visu to pētot tuvāk, MCT eļļa. Bet tur es sapratu, ka viņa ir no tā kokosrieksta. To man nebija tik laika vakar iedziļināties, kad es uz nākošu reizi paskatīšos, kas tā MCT eļļa, un man uzleca, kad viņu pārdod interneta veikalos, jo to arī ļoti slavē, kad viņa ir laba. Vajadzētu tuvāk iepazīties. Tā, Ivetiņas tev paprasīšu vēlreiz. 4. grupa, kā viņi ir labi proteīni, bija 3. grupa. Tauki. Tie ir tauki. Jo taukos nav ogļhidrātu. Tauki. Olīveļa, kokoseļa. Jā, MCT eļļa. Un šeit arī mēs liekam klāt cepšanai, kad mēs izmantojam to gīsviestu, taukus, margarīnu, eļļu, bet tos visus, protams, neiesaka gīsviestu, iesaka, jo tā kā es, piemēram, es nevaru lietot tos piena produktus, un tad gīsviests ir man ļoti laba. Kas ir gīsviests, paskaidro? Tas ir, kad no sviesta viņu izkausē un viņu vāra. Es pati esmu taisījusi viņu vāra. Es neatceros, man liekas, kad es 2 stundas viņu uz mazas liesmiņas vārīju. Un tad visu laiku tās baltās putiņas ir jānoputo. Un tad viņš nosēžas, tur laikam tās, tagad es atceros, tur ir tās, jo gīsviestā ir ne tikai tauki, bet arī tie proteīni, un olbaltumvielas, var sakot, un tad viņas novārās nost, tu viņas nosvel nost, un viņš paliek tikai tauks. Tu man ieved vēl lielākā sajukumā. Ko tu vāri? Tu viņu nopērc? Kur tu nopērc? Parasto sviestu tu nopērc. No parastā sviesta veido to gīsviestu. Jā, jo tur taču rakstīts ir 80, 78, 82% tauku, vai ne? Jā. Un vārot tās olbaltumvielas, tu novāri nost, tu viņas nosmel, un viņš paliek tikai tauki. Tīrs tauks. Bet, procedūra. Jā, bet viņu var nopirkt. Viņu var nopirkt gatavu. Aha, un tieši pēc Anglijā? Viņus tajos babaja veikalos, kā mēs sakam. Es tā lielveikalos neesmu ievērojis, bet gan jau, ka jābūt. Un tas ir ļoti laba alternatīva eļļām, jo viņš viņu iesaka cepšanai ļoti lietot. Tādu. Un vēl šajā grupā ir avokādo arī un rieksti iedalās. Pie taukiem. Kad viņi ir ļoti, ļoti labi. Jā, bet par riekstiem runājoties ļoti daudz patērē riekstus, tad tas nemaz tik labi nav, vai ne?
Jā, un tad tie labākie rieksti bija tie makadēmijas, valrieksti un kas tad tas, tie pekanrieksti. Tie vērtīgākie, kurus iesaka. Un vēl, kad viņus vajadzētu izmērcēt, tad būtu labāk viņus patērēt izmērcētus, jo viņš jau ir sažuvis un tas ūdens ir izgājis ārā, un kad viņš var gremošanas sistēmai nebūt tik labs, bet tu viņu izmērcē, un tad es esmu darījusi, bet vienkārši jau es slinkumu nedaru. Un tad viņam ir tāda svaiguma sajūta, kad viņš atpakaļ paņemtos. Un tad... Liela cīņa, lielākā daļa cīņa, apņemšanās, tas ir pārvarēt slinkumu. Jā, tas ir tie labie ieradumi. Ja tu zini, ka tas tavai veselībai nāk par labu, tad... Bet viņš jau, es domāju, ka to darot, tu vienkārši ieeji tādā rutīnā, jo man no rīta, man ir tā, ka man ir jādzer, es dzeru to bērza piepestēju, tā man ir jāaplej vakarā, jā, tas ir pret audzējiem, un es joprojām dzeru, jā, vēl man palika viena porcija, tā kā 3 mēnešus nodzeršu, tad es ņemšu atelpu. Protams, es uz savas galvu to nedaru. Braukšu uz Latviju, iešu atkal uz konsultāciju ar daktari Tereško. Visu cieņu, jā. Man pēc viņa ieteikumiem ir ļoti strauji uzlabojusies visa mana pašsajūta. Un nākošā tēja, tad man no rīta ir svaiga jātaisa. Tur arī ir 20 minūtes jāplej ar verdošu, ar 60 grādu ūdeni. Es esmu dzīvajā, un pēc tam ir jāvāra. Gan jau Iveta pievienosies, jā, man būtu tev jautājums. Jā, un tas ir vienkārši, un no sākuma, protams, man slinkums to bija darīt, bet tagad tā ir tāda rutīna, es no rīta pieceļos, izmēru, jo tur jānomēra ūdens, un viss man tas ātri aiziet. Un tad esam pienākuši pie nākamās kategorijas, kur ir mazs procents okļhidrātu cukura, ja? Okļhidrāti, pārsvarā tas ir okļhidrāti no cukura. Tā, mēs izrunājām tagad 4 grupas, jā? Jā. Un tad ir vēl kāda grupa, jā? Jā, es varbūt tur tik smalki, tur viņus tā atsevišķi neiedalīju, bet tagad ir... Tās bija laikam tās, kur vismazāk, tās 4 grupas bija, kur nav ļoti, ļoti minimāli to kaloriju, un tagad ir, kad mazs procents okļhidrātu, kuros dārzeņos. Dārzeņos, jā. Šeit ietilpst visi zaļo lapu dārzeņi. Spināti, visa veida salāti, tas... ļoti popularizē to keilu tāds. Latvijā mums viņu nav, bet šeit ir keili, viņi tādi zaļi, tādi čirkaini tādi. Jā, es viņus esmu arī pamēģinājusi. Man viņi ļoti garšo, bet es nekad viņu nevaru notrāpīt pareizi uztaisīt. Kad es viņus tā kā drusciņa, kad es cepeškrāsnī dārziņus, es tur pašās beigās viņus pielieku klāt, bet viņi ļoti ātri izcepās. Man patīk tāds kraukšķīgs. Bet citi viņus... Tu pieminēji spinātus šajā nedēļā, jā, es spinātus vispār iepriekš arī biju ēdusi, bet tagad vienkārši kā lapu salātos taisīju spinātus. Un vienkārši tāpatās. Viņiem nav īpaši kaut kāda teikta garša, ja viņi ir tādi neitrāli, ja grib kādu pikantiņu, tad pieliek kaut ko pats klāt. Atvaino, ka es tev iztraucēju, bet man... Nē, viss kārtībā. Jā, tāpēc, kad
mēs jau dalāmies savā pieredzē, ja? Jo kas mums der? Un tajos spinātos, 100 gramos spinātos ir tikai 2 grami ogļhidrātu. Tajā keila vairāk 5 grami ogļhidrātu. Un tā, ka mēs viņus varam ēst saujām. Bet, protams, tu jau neapēdīsi, nezinu, cik. Un vēl olīvas šajā grupā ietilpst. 100 gramos olīvas ir 3 grami ogļhidrātu. Man ļoti garšo. Man negaršo. To es nevaru iemācīties. Es zinu, ka viņi ir visādos veidos, marinēti ar gurķi, ar sīki, ko tik viņi nav piebāsti. Un es nevaru to. Tas tā ir oga? Olīva. Es pat nezinu. Nē, es domāju. Vienalga. Es viņu nevaru. Jā, spināti, jā, avokado, jā, viss zaļš, jā, viss man ļoti garšā patīk izzaļš. Jā, tu vari šito test, vai tu vari saļanku? Jā. Varbūt. Nelieku klāt. Pamēģini. Nē, man garšo saļanka, kur tiek olīva klāt, viņa tiešais saļankai, viņa dod tiešām... Kādu? Jā, viņa dod to pikantumiņu patiesībā, jo olīvas jau ir dažādas. Ja man jāizsaka no olīvēm, es zinu, ir melnas un zaļas, kādas es esmu redzējusi, tad melnās man labāk patīk saļankā, teiksim, jā? Jā, viņas ir maigākas. Jā, bet kā ēst, viņas nēd. Jā, kā garšvielas piedev, jā, tas jā. Un tad... Es nezinu, varbūt es nepareizi iztulkoju, bet nākamā grupa ir mazkaloriju ogļhidrāti. Mazkaloriju. Tagad mēs ejam tajā dārzeņu skalā uz augšu, jā. Sākām ar, kur nemaz nav, jā, un tagad ejam, kur tā kā vairāk jau ir. Un šajos ietilps dārzeņi, bet ne jau visi. Mēs, kā zinām, kartupeļos, arī tajos pašos saldajos kartupeļos, burkānos, tur ietilps tā ciete. Un līdz ko ir ciete dārzeņos, tad viņš pārvērš cukurā. Tas cieta pārstrāda organisms pārvērš cukurā, un tas ir ļoti daudz ogļhidrātu. Un šeit ir tas variants, kāpēc neiesaka ēst tos kartupeļus. Un šeit, tāpēc. Ne jau, ka kartupeļs ir slikts, bet tāpēc, ka tu vari uzņemt ļoti daudz ogļhidrātu ar to kartupeļu. Jā. Savā laikā Latvijā vienīgais, kad nebija naudas, vienīgais izdzīvošanas, uz ko tu jūties paēdis, bija cepts kartupeļs. Jā, un tāpēc viņš dod sāta sajūtu, ka viņā ir ciete. Hello, Tomās! Hello! Wow! Mūsu partneris arī tālē pār okeānu. Un par tiem ceptiem kartupeļiem, kad bija tāds laiks, kad mēs dzīvojam uz ceptiem kartupeļiem vai tikai uz kartupeļiem, un tad mums bija racions dažādos salātos un tā, bet man draudzenei dēls vēl joprojām gadus 15 viņš jau dzīvo Anglijā, bet kopš tā laika viņš ceptus kartupeļus, nē. Jā, jo, saprotiet, ka nebija, tas bija lētākais, ko mēs varējām izaudzēt vai nopirkt, pagatavot, un bija tāda laika Latvijā, jā, kad, lai izdzīvotu, un līdz ar to negaršo vairs daudziem tie kartupeļi. Es viņu no kartupeļa atturos tieši tāpēc, kā tu skaidroji, teisin, jā, tas lipeklis saucamais, tas arī, viņš arī kuņģi darbībai rada traucējumus. Es 100% tad man jāmeklē, kur es klausījos, bet to es klausījos pie Vadima Zelanda, kur viņš stāstīja, un tas man kaut kā iesēdās manā galvā, kad ir lietas, kur bez tā kartupeļa nevar, teiksim, jā, ka, teiksim, ir lietas, bet, es cenšos aizvietot ar rīsiem. Makaroni man pašai pa sevi, un priecājos, ka tie pašai pa sevi negaršo, lai gan man šobrīd, ja man situācija būtu tāda, ka man ir izdzīvošanas variants un nekur, tad man mājā makaronu ir ļoti daudz.
rezerves, jā. Ja lockdowns aiziet galīgi ciet, tā kā Latvijā tagad esot, kad sestdien, svētdien maziņie veikaliņi laukos esot aizslēgti ciet. Bet no kura īsti nezinu. Nu, tad mēs esam gatavi, mums ir makaroni. Jā. Nu, lūk, un šajā grupā tad ietilpst, es latviski nezinu, tas skvašs tāds, tā kā es viņu iedalu pie ķirbjiem tāds augšā mazāks un apakšā tāds parasnāks. Tā kā bumbieris, jā? Jā, tā kā bumbieris, tā kā liels bumbieris, jā. Tur 100 gramos ir 5 kalorijas, un es viņu nelietoju, bet man beidzās ķirbis, jo es pie savas brokastu putras gabaliņos pavārīju ķirbi, saspaidīju un vienkārši varu padalīties, kā es taupu budžetu savu, kad Aldi un Lidlā katru nedēļu ir atlaides tādiem un tādiem produktiem, ja dārzeņiem, augļiem. Un es teicu savējiem, es tagad nopirkšu tos produktus, kas uz atlaidēm, un tad no viņiem kaut ko taisīšu. Un bija tas skvašs, butternut skvašs, viņš bija 49 centīmi. Nu, man viņš pietiek nedēļai. Nu, tas taču ir burvīgi, vai ne? un tos Bruseles sprauts arī 49 centīmiņi, viss maisiņš. Tā viņš uz poundu tur maksā. Jā, es padalīšos par to, ka tu runā par saviem budžetu, jā. Jā, es, kad pēc mūsu pagājušās raidījuma tieši gāju uz pilsētu, es gāju, iegādāties to avokādo, visus tos, kas man ir, teiksim, vajadzīgs, jā, un es iepirkos tāds veikals Eisland, un pēc tam mēs ar draudzeni kopā gājām, un es domāju, iesim Maks Spencerā. Nu, Maks Spencers skaitās dārgo veikals, jā, tāds, jā, bet es jums pateikšu godīgi, avokādo, Briseles kāpostiņus, es nopirku gan Eislandā, gan es iegādājos lētāk nekā Eislandā. Uz atlaidēm, teiksim, Anglijā nav tā, ka termiņš beidzās un tu tad noraksta, jā. Te dienas iet uz beigām un tad cena tiek samazināta. Un par 2 tik lētāku cenu iegādājos Briseles kāpostus, vēl spinātus. Man liekas, ka šo arī es iegādājos, jā. Tāpat arī tomātiņus, jā. Un patiesībā gandrīz pusi uz pusi to, ko pirku Islandā, un Maks Spencerā nopirku. Un tas viņš nav dārgais veikals, teiksim, jā. Vienīgais, kas ir tā, kāpēc, piemēram, mums Linkolnā es eju iekšā uz Maks Spenceru, jo tur pirmais ir apģērbs, un viņš man nepievilina kā pie pārtikas. Jā, ja tur ir apģērbs, nu, ko es tur ietu, teiksim, jā, bet patiesībā iziet cauri apģērbiem, un tu tiec iekšā pārtikas veikalā, un ir ļoti gaumīgi, un nekāda vaina. Jā. Es šeit tad iegriežos, jo es, kad vēl strādāju savā darbā, kad es visu dienu esmu pie klienta, un ne visi klienti atļauj tev taisīt ēst, un, protams, ka pārsvarā ņem savu pārtiku, un man bija uz Londonu jābrauc, un 2 dienas, un tur ir ļoti vienīgajā veikalā, kur es atradu, kad salātus, veselīgie salāti ir, kad tur ar pupiņām, ar sojas pupiņām, un ja tu parēķini, ka tu ņem to tā kā pusdienas, jā, viņš gan augstā veidā, tad tur pounds 50 bija, pounds 75, un ja tā kā man uz 2 dienām ņēmu, tad tur vēl atlaides bija. Tur var atrast arī ļoti labu pārtiku. Jā. Dārzeņiem tas mums jā, tur ir tas skvāts, tur ir brokoļi, Briseles tie kāpostiņi, kuros ir 5 grami, 100 gramos, iedomājieties 5 grami ogļhidrātu. Tur ir pipari šai grupā. Visi sārkani, zili, zaļi, un tad ir kāposti, puķkāposts, selērija, gurķis, baklažāns, sēnes, cukīnī, tomāti šajā ietilpst. Un kas ir pa kāpostu, kad kāposts
Jo mūsu senči ir bijuši ļoti gudri, un viņi skābēja kāpostus, kas skaitās fermentētais produkts. Un šeit, kas notiek, jo kāpostā ir cukurs, tu jūti, kad salds viņš ir. Un skābējot arī mazliet pieliek klāt, lai to fermentāciju tā kā pātrinātu. Bet kas šeit ir, kad daļa to ogļhidrātu pāriet tajās probiotikās, kas ir vajadzīgs mūsu zarnu florai. Jā, ļoti iesaka ēst tos skābētos kāpostus, jā, kefīrus un tādus. Jā. Jā. Man plānā, jā, ir skābkāpos zupa. Jā. Tā. Nu, un tad nākošā grupiņa ir tie zaļumi. Visas kinzas, selērijas zaļās, dilles zaļās. Tur arī ir ļoti 4 grāmi, 2, 3 grāmi tikai to ogļhidrātu. Jā, patiesībā ir ļoti daudz tādu, ja, kad mēs tā neiedziļinamies un var izveidot savu recepti tiešām no mazkalorijas produktiem. Un fantastiski. Es skatos, Ivetiņ, mums tā baigi iet laiks uz priekšu. Jā. Tev bija kaut kas īpašs, vēl kaut kas sakāms, un man ir viens jautājums, kurus gribēšu tev, lai tu manā, pastāst, atbildi. Jā, un tad nākošreiz un mums un pie tām eļļām es atradu, kad MCT eļļu ļoti labi lietot. Kad es sagatavošu, kas tā MCT eļļa ir un kur viņu var iegādāties. Mēs arī runājām par to, ka nākošā tēma mums būs par kaut kādu interesantu tēmu pārtrauktā badošanās. Jā, par pārtraukto badošanos, kad tas ir ļoti, ļoti ieteicams pat, jo tur nav jāsēž 40 dienas tuksnesī un kad tu nedrīksti neko ēst, bet kad viņš ir ļoti ieteicams, mūsu prātā bija kaut kā tā, ka nē, badošanās ir slikti, jo tu zaudē svaru, un tad tu to svaru atgūsti. Bet īstenībā šeit ir izskaidrots vairāk, kas labs notiek ar tavu organismu, kad tu veic to badošanos. Jo īstenībā tā jau nav badošanās, ja tu 1, 2 dienā ēd, mēs taču uzņemam kalorijas un nav tā badošanās. Vienkārši latviešu valodā tas vārds izklausās tāds, kad nepierasts mūsu ausīm, un tad uzliekās, nē, mēs neēdīsim. Bet tur, jā, var arī neēst, jā, bet tur atļauj ēst, un pat ir ieteicams ēst. Tā, ka tas tiks sagatavots. To mēs mēģināsim, to Ivetiņu sagatavosies uz nākošo. Jā. Nedēļu, nākošā nedēļa, mums nākošā nedēļa, vēl ir brīvā nedēļa, tad jau nāk svētki. Bet man, Ivetiņa, ir jautājums tev par proteīniem, un es zinu, ka tev ir labs rezultāts, jo proteīns ir, mēs aizstājam proteīnus, teiksim, tie, kas ievēro kaut kāda veida, es negribu teikt diētas, jo diēta ir konkrēti uzrakstīts un ne savādāk, bet programmu, produktu lietošana, ko tu teiktu par šo produktu? Es kaut ko padalījies, kad tas ir mūsu Genes Global kompānijas produkts, proteīns, Zenfūs, kuru arī es lietoju, un tieši gaļas, zivs un visu to aizstātu, es pareizi saku, Jā. Tieši tas svarīgais produkts, teiksim, vēlētos sabalansēt savu svaru, noregulēt viņu un tā. Es ceru, ka es pareizi pateicu. Viss ir pareizi, jā. Mēs visi paliekam rūpējoties par savu veselību, mēs katru dienu uzzinām aizvien vairāk, un ja mēs atrodam, ka tas ir labs, tad pielietojam savā dzīvē. Jā, es arī lietoju
mūsu Dženes šo proteīna dzērienu. Viņam ir šokolādes garša un vaniļas garša. Šis dzēriens it kā ietilpst kategorijā svara samazināšanai, vai ne? Un tur ir ļoti daudz proteīna, tur ir šķiedrvielas iekšā un tur ir probiotikas iekšā, kas palīdz mūsu zarnu sistēmai sagramot. Tās ir probiotikas, ir labās baktērijas, kas palīdz piedalīties ēdiena gramošanā. Ja? Jo mums taču nav noslēpums, kad mēs tur tā kā ieēdam vairāk vai mums ir kāda infekcija iekļuvusi iekšā, kad mums tas vēders dažreiz skaņas visādas tur burkšķi, jā, un sāp, un tad šīs vielas palīdz mums noregulēt, un nav jālieto. Es zinu, kad man mamma, kā tik viņai liekas, ka apstājas ēdiens un nesagramojas un sāp, viņa ķeras klāt pie tabletēm, bet es otrādāk, es taisu šo dzērienu. Un es viņu lietoju tā kā vienreiz dienā, jo nevienmēr man ir laika, es paēdu brokastis, un tad ir taču kaut kur jādodās, un nevienmēr ir laika paēst, un es uztaisu līdzi šo dzērienu. Un tad viņu aizstāju tā kā ēdienreizi, un man arī dēls ļoti ilgas stundas strādā, tas kurjers, un viņam pa dienu arī nav laika taču paēst, jo gribas ātrāk izdarīt darbu, bet viņš pat ļoti agri ceļās, viņam pat nav tā kā brokastis laika paēst, bet viņš paņem maizītes līdz, un viņš katru dienu ņem šo dzērienu līdz, tur ir mums arī speciāla pudele nāk, un tur iekšā ir tāda bumbiņa, lai nenosēstos visas tās vielas, un viņš aizstāja to ēdienreizi, un viņš ir ļoti, ļoti apmierināts, un tomēr tur ir ļoti garas stundas jāstrādā, un viņam nav problēmu ne ar kaut kādām vēdera problēmas, ne ar veselības problēmām, kad viņš arī uztur mums imūnsistēmu veselu. Jo, ja mums ir imūnsistēma vesela, tad mēs paši esam spējīgi pretoties Covidam. Jā, rūpējamies par savu veselību, lietojam zen, un mēs jūtamies tiešām labi, un tas ir forši. Es, Ivetiņ, domāju, ka es gribētu tā laicīgi, lai mēs beidzam, jo es zinu, ka tu steidzies. Man gribētu pajautāt, vai ir kaut kas palicis tāds, ko tu nepateici un vēlies vēl pateikt? Vai jau tā kā, teiksim, tās... Es domāju, ka pat šiem tematiem var runāt, bet katram ir jāizmēģina. Lai tu zinātu, vai tas ir labs, ir katram jāizmēģina savādāk. Tā kā man ar tiem Briseles kāpostiņiem bija, man viņa negaršoja, jo es viņus biju ēdusi, viņš ietilps tradicionālajā Angļu Ziemassvētku tajās pusdienās. Un vienmēr viņi ir tādi mīksti, pārvārīti, un man negaršoja. Un tad es biju vienā restorānā, tā kā mums kafēnīca skaitītos, viņa ir tur latviešu pavārīte strādā, un viņa teica, vai kā man viņi garšo, it sevišķi ar to cepeša mērcīti. Un viņa man to pasniedza, un tad jau man likās, jā, nav slikti, un tad es pati mēģināju, tā kā viss ir pašiem jāmēģina, kādā veidā jums labāk viņš garšo, jo, ja viņš ir veselīgs, tad ļoti ir ieteicams to ēst, un esam atvērti
izmēģinam. Nekad nesakam nē, bet izmēģinam. Tas ir tāds mans moto būtu tā kā un ieteikums visiem. Un jā, labprāt padalītos, kā jums ir gājis ar kaut ko, kas jums ļoti negaršo, un pēc tam jūs ar to esat sākuši ēst. Jā, protams, es visiem iesaku nodarboties ar aktivitātēm, vai tā ir staigāšana, vai tā ir skriešana, vai tā ir vingrošana. Jā. Jo tad mēs varam pretoties visām slimībām, kas mums šajās laikā viss notiek. Jā, un tas Covid jau netaisās aiziet, un es varu teikt, ka es jūtos labi šo visu. Jā. Skaisti. Paldies, Iveta, par taviem ieteikumiem. Es centos visu pierakstīt, jo kāpēc pierakstīt, atcerieties arī jūs, mīļie skatītāji, tajā brīdī, ka jūs esat pierakstījuši un jums atmiņā, jūs trenējat savu atmiņu, un tas paliek jūsu atmiņā daudz labāk nekā, es domāju, gan jau es atcerēšos. Jā, pierakstīta lieta ir īpaši uz papīra pierakstīta, teiksim, jā, ar savu roku rakstīta, tā paliek, tā ir izstrādāts mūsu smadzenēs, ka mēs trenējam smadzenes ar atmiņu, kā trenēt savu atmiņu. Tad pierakstiet visu vajadzīgo informāciju, cenšaties pierakstīt. Agrāk likās, ka tas nav vajadzīgs, tagad tas ir nepieciešams, jo gadi iet un tā atmiņa vairs nav tāda, bet saprotot to, ka tu pieraksti, tad viss tiešām paliek atmiņā vairāk vai mazāk un ja grib, lai ļoti paliek atmiņā, pārakst to vairākas reizes un tas tiešām strādā. Mans novēlējums, jā, mīļie draugi, rūpēsimies par savu veselību, lai mēs justos labi, jo neviens cits nevar parūpēties par mūsu dievišķo templi, kā mēs paši. Jā, un lai jums laba veselība, ja jums noderēja un patika šīs raidījums, es saucu raidījumu, jau ir trešā, kura nedēļa, jā, un liekat laiku, padalaties, un liels paldies par uzmanību, ja noskatījāties līdz galam. Vai tev, Iveta, vēl kaut kas? Man tā liekas, ka tu vēl kaut ko gribi pateikt. Nē, viss, šodien viss. Lielisku jums dienu, pagaidām, atā. Atā.